Man interesē galvenokārt starpnacionālas attiecības Latvijas sabiedrība. Manuprāt, tā nav tikai mana personiska interese, bet, manuprāt, tas ir galvenais jautājums vispār šodien, kā tālāk eksistēs Latvijas valsti un kādas būs attiecības starp kopienām. Manuprāt, ka šodien Latvijā ir divas kopienas. Es nosaucu par latviešiem un krieviem, neraugoties uz to, ka Latvijā, protams, dzīvo cilvēki ar dažādas izcelšanas. Ja? Bet pēc politiska viedokļa tas nav svarīgi. Tas ir varbūt svarīgi pēc kultūras viedokļa un tā tālāk. Bet principā ir cilvēki, kam ir krievu valoda, ir dzimta valoda, un cilvēki, kam latviešu valoda ir dzimta valoda. Un sadzīves līmenī, manuprāt, ka attiecības ir diezgan normāls. Es domāju, ka Eiropā ir valstis, kur šīs attiecības ir sliktākas. Bet no politiska viedokļa spriedums, ja? Spriedzi, jā, ir diezgan liela. Un, beidzot jāatrisinā divas galvenas problēmas, es domāju, par valodu, jo bez šaubām, ka krievu valodai ir vajadzīgs kāds status, es neteicu, ka obligāti valsts status, bet kāds oficiāls status ir vajadzīgs. Un otrais jautājums par pilsonību. Un tas fakts, ka Centrāla vēlēšana komisija aizliedz referendumu, situācija kļūs vēl asāka. Un es domāju, ka no mūsu puses, protams, ka cīņa turpināsies. Tas ir galvenais jautājums. Es saprotu, ka Latvijā ir daudz problēmu, gan ekonomika, visas šīs sarunas par eiro un tā tālāk, bet, manuprāt, tas ir galvenais. Tas fakts, ka starp mums sadzīves līmenī ir labas attiecības, principā neko nenozīmē, jo ir divas telpas, kur dzīvo cilvēks. Ir ideoloģija un ir sadzīve. Ja? Attiecības sadzīves līmenī var būt ļoti labas, bet šodien mums ir oficiāla ideoloģija valsti, un saskaņā ar šo ideoloģiju mēs, krievi cilvēki, ir otras šķīras cilvēki, un mēs nekad nepiekritīsim šai situācijai. Un tāpēc šis konflikts turpināsies. Un, protams, ka kas ir politika? Protams, ka tā ir cīņa par vēlētājiem. Un politiķi dara to, ko tā ir viņu profesija. Ja viņi redz pieprasījums bez šaubām ir, protams, ka viņi dara to, ko viņi dara. Ja ir pieprasījums, ir piedāvājums. Latvijā ir daudz partiju, kas cīnās par latviešu vēlētājiem, teiksim tā. Bet no mūsu puses lielas atšķirības, manuprāt, piemēram, starp vienotību un visu Latviju, vai kā šobrīd Nacionālā apvienība, nosaukums. Nav, lielas atšķirības nav. No mūsu viedokļa, jo nacionālajā jautājumā, atšķirība ir tikai tāda, ka, teiksim, es nezinu, LRT vai Aboltīna teica, darīsim to visu, bet darīsim vēlāk, lēnāk, bet Raivis Dzintars, tāds enerģisks jauns cilvēks, un viņš domā, ka darīsim šodien vai rīt. Bet lielas atšķirības nav. Es domāju, ka atšķirība ir tikai uzvedības līmenī, psiholoģijas līmenī, nevis ideoloģija.